Čaķuņš. Super. Skrīveri. Viļāni. Viena daļa no skolēniem dzīvo varbūt ne tik labvēlīgos apstākļos, varbūt arī ģimenes citreiz traucē un nedot varbūt viņiem to stimulu, kā nodarboties, ja darīt kaut ko, būt uzņēmīgiem un attīstīt savas spējas un sapņot. Tomēr gribas iedrošināt skolēnus, lai viņi redz kaut ko, lai viņi piedalās tāda panākuma universitātes pasākumos un mēģinātu mainīt savu dzīvi, jo viņam visa dzīve ir priekšā. Jauniešiem bija iespēja apmeklēt uzņēmumus. Latvijā populārs un arī varbūt netik populārs uzņēmums un gūt pieredzi, kā tad ir ražojošos uzņēmumos, kā tad ir uzņēmumos, kas varbūt tikai sniedz pakalpojumu, un uzzināt par viņu vērtībām un attieksmēm. Vislabāk patika, kad uzņēmēji dalās ar savu dzīves pieredzi un stāsta, kā viņi tika pie šī mērķa sava. Prātā palika mūsu uzņēmuma, ko mēs apmeklējam, direktora teiktais, ka tas, ko tu vēlies darīt, tev nav nekādu rāmju, jo arī viņš pats viņam ir muzikālā izglītība, bet viņš pats vada uzņēmumu. Un tad nav nozīmes tam, varbūt, kas tev ir rakstīts papīrā, bet galvenais ir vēlēšanās un gribas spēks. Galva, labi, vai kreisi. Jā, šitā te. Vai jums šis patīk? Nē? Jā. Augšā. Jums patīk, ja? Otrā daļā mēs esam uzaicinājuši brīnišķīgus divus lektorus. Kā jums iet? Ja? Kā jums iet? Mans message vai mana ziņa šodien bija, lai viņi sapņo liels sapņus. Angliski bija uzrakstīts arī, lai tas arī drusciņi izceļās dream big. Un tas ir, lai vienkārši sapņo liels sapņus, lai neviens nenonīcina viņu sapņus, lai viņi paši iet un sapņo liels domas, un lai viņi cenšas tās arī izpildīt. Ideālā gadījumā ir tad, kad ir kāds cilvēks, vienalga, vai tas ir pedagogs, vai tie ir vecāki, vai tas ir treneris, vai tas ir kāds paziņa, kurš palīdz, pabīda, iedrošina, iedvesmo, ja tu runā no sirds un emocionāli, kāds vārdiņš jau kaut kur, protams, ka aizķerās. Un varbūt tas kaut kādā brīdī palīdz cilvēkiem pieņemt kaut kādu lēmumu, uz kaut ko pamudina vai no kaut kā attur. Panākuma universitāte ir domāta mērķtiecīgiem un neatlaidīgiem jauniešiem, kas vēlas sevi izzināt, vēlas sevi pilnveidot, vēlas atklāt savus dabas dotos talantus, jo katrā mums ir šis resurss un iespējas. Mums dažkārt varbūt ir tikai jāzina, kas ir tas, kas mūsos ir vislabākais. Uz priekšu mums ir gaidām katru mēnesi pa vienai brīnišķīgai lekcijai par dažādām tēmām un gada vidū vēl brīnišķīgs konkurss. Ja jūs tas interesē un jūs esat no tiem jauniešiem, kas ir neatlaidīgi un mērķtiecīgi, mēs aicinām jūs savā pulkā arī šobrīd un rakstīt mums e-pastu.